forši pavadīt saulainu laiku. Laiks vienkārši ideāli saulains. Superīgs laiciņš. Lietus līst. Neko tur rakstīts atver tagad. Man jālasa skaļi? Jā. Mīļo Monti, lai tavu laiku Somijā padarītu īpašu, esam sarūpējuši tev šo mazo kastīti. Viņa gan nav maza. Tur vēl ir mazs noslēpums. Te tu atradīsi lielāks un mazāks aploksnītis, kurus tu drīkst... Es raudāšu Somijā. Kurus tu drīksti atvērt tad, kad uznācis attiecīgais noskaņojums. Noteikums numur 1. Vienā dienā drīksti atvērt vienu aploksnīti. Sajūti sevi, sajūti to, kā tu jūties, un atver to aploksnīti, kuras nosaukums vēsta, ka tieši šodien tev nepieciešams to atvērt. Kā sauks viņas lācīti? Kurš nav Lācītis augs. Vienu izvilki? Nē, vienu jau. Lācītis augs. Lācītis augs. Lācītis Nu ko, pēdējā diena ar saviem radiņiem mīļajiem. Un tad jau rītdien būs jāsāk dzīvot vienai. Un jāiepazīstās ar savām jaunajām dzīvokļu biedrenēm. Tā kā čau čau līdz rītdienai. Brīt visiem. Pulkstens ir kaut kur 9:30. Mēs drīz paēdīsim brokastis un dosimies ceļā uz Imatru. Te es dzīvošos tagad pāris mēnesīši. Nu ko, šis ir mans dzīvoklīša tūriņš. Pagaidām es esmu viena. Vannas istabiņš. Tualetitus. Kāds gaisa nav noslēdzis. Priekštelpa. Te ir virtuve. Te būs kādam istaba. Ēdamgaldiņš. Balkons. Te ir vēl kādam istabiņa. Un te ir manējā.
nezinu, vai šeit ir ļoti maz cilvēku, tikai tāpēc, ka mums ir tā kā skola sākās tikai piekdiena, un šodien ir pirmdiena, vai arī es nezinu, kāpēc, bet, nu, te reāli nenormāli maz cilvēki, un ir tāda sajūta, ka es esmu pamest vienkārši viena kaut kādā, nezinu, tur pasaules malā, jo, zin kā, man visu laiku licies, ka es zinu, ka es esmu māja cilvēks. Bet man vienmēr likās, kas te tur vai ne, kāpēc es nevarētu padzīvot kādu laiku citā vietā un tā vai ne, iesaistīties jauniem cilvēkiem. Bet tagad, kad es atbraucu, vienkārši tā, ka man tāda, es gribu mājās, cik es iedomājos, ka, piemēram, ja man tagad nebūtu ko darīt, es vienkārši pazvanīju kādam no saviem draugiem, iziet ārā vai es nezinu kaut vai. Nu tā ir kā, ja tas būtu mājās, man būtu tāda sajūta, labi, man tur ir apkārt vēl tētis, vai nav tā, ka es galīgi viena. Bet tā, kad man vienkārši liekas, ka mājās tu var arī sēdēt viens pats un neko nedarīt. Bet te ir tā, kā ir, jā, ir tāds vienkārši, varētu jau, protams, iziet ārā un pastīties, kas te ir, ko apskatīties, mums arī kartas iedeva un tā. Bet, ārā nav baigi labais laiciņš. Tāds, baigais vējš un arī varbūt bišķi vēlāk, bet tagad lignē. Jā, baigi vientuļi.